Šajā fotogrāfijā ir redzama mazā Elizabete Templetone, kas pozē vietā ar nosaukumu Solveig-Fērta. Viņai ir 6 gadi, un šķiet, ka viņa ir viena, bet jūs neredzat visu attēlu. Daži uzskata, ka tas ir citplanētieša siluets, un tas ir iemūžināts fotofilmā. Šovakar mēs atklāsim, iespējams, pirmo ārpuszemes būtnes fotogrāfiju. Neticamu, patiesu stāstu, kas saista sastapšanos ar citplanētiešiem visā pasaulē. Atklāja īstos vīrus melnā. Šie cilvēki iespējams pat nebija cilvēki, un atklāja citplanētiešu cīņu par visspēcīgāko ieroci uz planētas Zeme. Neko tādu jūs nebūsiet dzirdējuši. Palieciet ar mums, kad atklājam Solveig-Fērtas kosmonauta noslēpumu. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības par NLO liecībām, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme. Kodolziema. Uz Zemes augi ir izdedzināti. Ūdens ir pārvērties skābē. Cilvēki ir gājuši bojā, kļuvuši par upuriem saviem postošajiem ieročiem. Citplanētiešu teorētiķi uzskata, ka šāda varētu būt planētas Zeme nākotne. Liktenis, ko pirms 10 gadu noteica mīklaina būtne visneiedomājamākajā vietā. Kārlailas pilsēta, Lielbritānija. Šī klusā darbaļaužu sabiedrība mitinās Anglijas un Skotijas pierobežā. 1964. gada maijā 4 jauni vīri no Liverpūles tikai 130 km uz dienvidiem pārņem varu pār pasauli. Sestdienas pēcpusdienā vietējais ugunsdzēsējs Džims Templetons aizved savu sievu un meitu Elizabeti uz parku pie klusa līcīša ar nosaukumu Solveig-Fērta. Viņi dodas uz klājumu, lai fotografētu. Bet viņš nofotografēs arī pirmo pierādījumu par ārpuszemes būtni, kas iemūžināts fotofilmā. Kad Džims Templetons devās Dumbrājā, vienīgais neparastais, ko viņš pamanīja, bija tas, ka aitas un govis bija saspiedušās kopā un izskatījās pārbijušās. Bet no kā? Meitene pozē ar mazu pušķīti, un viņas tēvs uzņem bildi. Pēc nedēļas viņš izņem attīstīto filmu. Rezultāts ir šokējošs. Džims Templetons uzņēma 3 meitas bildes ar vienas lēcas spoguļkameru. 2 no bildēm nebija redzams nekas neparasts. Bet vidējā bildē ir redzams dīvains siluets. Baltā apģērbā un kosmosa skafandrā ar ķiveri fonā. Attēls iekļūst vietējā avīzē, izraisot starptautisku sensāciju. Cilvēki visā pasaulē identificē siluetu kā būtni ne no mūsu planētas. To nodēvē par Solveig-Fērtas kosmonautu. 1964. gadā šāds notikums bija kā zelta putekļi. Daudziem bija kāds stāsts, bet tikai dažiem bija fotogrāfija, kas to apliecina. Tas tiešām izskatās pēc zinātniskās fantastikas filmas vai augstākajām tehnoloģijām, bet cilvēkam mugurā nav šīs ēras skafandrs. Vai tas varētu būt pirmais citplanētietis, kas iemūžināts ar kameru? Skeptiķi saka, ka tā nav nekāda būtne. Tās esot biškopis ar masku un aizsargtērpu. Bet ja tas bija biškopis un Templetons uzņēma attēlus secīgi, kā biškopis varēja parādīties vidējā attēlā, bet ne pārējos 2? Nav loģiski.
Mūsdienās mēs esam pieraduši pie domas, ka fotogrāfijas var viegli viltot ar datorprogrammām. 1964. gadā viss bija citādi. Turklāt Kodak vadība, kurai nosūtīja filmu un jautāja, vai tas ir viltojums, atbildēja: nē, mēs neredzam viltojuma pazīmes. Patiesībā attēls ir tik pārdabisks, kā Kodak piedāvāja apgādāt ar filmām mūža garumā jebkuru, kurš atšifrēs vai citādi izskaidros attēlu. Balvai neviens nepieteicās. Bet ja šīs siluets tiešām bija ārpus zemes būtne, ko tās šodien darīja pie līča? Un ko tas var nozīmēt mūsu planētai? Atbilde var atklāt Solveig Fērtas kosmonauta patieso identitāti. Un tas viss sākas ar vīru melnā vizīti pēc īsa brīža. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. 1964. gadā Anglis Džims Templetons nofotografēja siluetu, kas uz mūžu kļuva pazīstams kā Solveig Fērtas kosmonauts. Tas aizsāka preses spekulāciju lavīnu par citplanētiešiem starp mums, un nākamais pavadiens par kosmonauta patieso identitāti nāk no šokējošas divu visbaisāko tēlu vizītes NLO vēsturē. Slepenā lieta - vīri melnā. Īsi pēc šī notikuma Džimu Templetonu apmeklēja divi vīri. Viņi apgalvoja, ka ir varas pārstāvji un iztaujāja viņu par notikušo. Šīs divas personas, kas bija eleganti ģērbušies viscaur melnā, viena otru uzrunāja skaitļos. Tas viss šķita savādi. Templetons vēlāk šīs būtnes aprakstīja kā baisas un draudīgas. Viņi pieprasīja, lai Templetons aizved viņus uz vietu, kur tika uzņemta fotogrāfija. Viņi viņu aizved uz Dumbrāju, lai viņš parādītu, kur uzņēma fotogrāfiju. It kā viņi izmeklētu, kas noticis Dumbrājā, un licis siluetam parādīties bildē. Bet, kad Templetons lūdza vīrus uzrādīt apliecības, viņi to nedarīja, viņi tikai pateica, ka strādā viņas augstības valdības labā. Solveig Fērtā vīri Templetonam jautāja, kur viņš stāvējis un kur meita apsēdusies, lai nofotografētos. Tad viņi uzdeva pārsteidzošu un satraucošu jautājumu. Viņi vēlējās uzzināt, kur viņš redzēja otru kosmonautu. Bet Templetons netika manījis otru kosmonautu. Kad viņš uzstāja, ka bijis tikai viens, viņi kļuva dīvaini un draudīgi. Kāpēc viņi jautāja par otru kosmonautu? Vai viņi zināja kaut ko, ko nezināja Templetons? Templetona aizdomas auga augumā. Viņu satrauca fakts, ka viņi apgalvoja, ka viņš ir redzējis otru, bet tā nebija. Viņu uztrauca fakts, ka viņi neuzrādīja apliecības. Un fakts, ka viņi iebiedēja viņu un piekodināja par to nerunāt. Templetons atteicās viņiem izpaust jebko, atteicās sadarboties, un viņi devās prom neko nepanākuši. Britu aizsardzības ministrija noliedz, ka būtu izmeklējuši šo lietu. Bet šie savādie vīri ir novēroti ne tikai Lielbritānijā. Džima Templetona nopratināšanai ir biedējoša līdzība ar to cilvēku gadījumiem, kas publiski ziņojuši par citplanētiešu novērošanu. Atskatoties pēdējos gados, virknei NLO novērojumu sekoja ziņas par dīvainām melnām būtnēm, kas nopratina lieciniekus un piekodina nestāstīt par notikušo. Šīs draudīgās būtnes ir iesauktas par vīriem melnā. Vai savādi izmeklētāji, kas izjautāja Templetonu Solveig Fērtā, bija īsti vīri melnā? Gandrīz viss, ko piedzīvoja Templetons, atbilst tam, ko stāsta citi, kas tikušies ar vīriem melnā. Viņi parasti pārvietojas 2 vai 3 cilvēku grupā, ģērbušies viscaur melnā, bieži tiem ir lielas acis, viņi ir ļoti agresīvi un asi pret NLO lieciniekiem. Un līdzības neaprobežojas ar to. Gandrīz katra vērā ņemama tikšanās ar vīriem melnā
pēdējos 60 gados. Notika dažas dienas pēc sastapšanās ar NLO. Kā viņi zināja, kur Templetons dzīvo? Šie vīri bieži zina intīmas detaļas par saviem subjektiem, it kā būtu tos novērojuši. Šo teoriju apstiprina fakts, ka šie izmeklētāji pārstāv valdības elites vienību, kas kontrolē sabiedrības zināšanas par citplanētiešu noslēpumiem. Balstoties uz tādiem dokumentiem kā Zilās planētas projekts, šie vīri melnā ir daļa no gaisa spēkiem, ko dēvē par Delta komandu. Šīs grupas mērķis ir slēpt publisko informāciju par NLO, ko atklājusi mūsu valdība. Bet neviena valdības aģentūra nav apstiprinājusi to eksistenci. Tas, kā Templetons aprakstīja šos vīrus, neliek domāt, ka viņi ir no valdības. Viņi bija savādi un lempīgi. Viņiem trūka pieklājības. Gramatika piekliboja. Viens otru tie uzrunāja skaitļos, nevis vārdos. Ļoti dīvaini. Citi, kas tos sastapuši aci pret aci, arī apraksta detaļas, kas tos padara necilvēcīgus. Viņi uzvedās kā roboti, gandrīz mehāniski. Tas liek domāt, spriežot pēc citu cilvēku aprakstiem, ka šie ļaudis nemaz nav cilvēki. Kas ir šīs radības? Vai tie ir citplanētieši? Vai viņi iebiedē cilvēkus, lai tie nestāstītu par NLO novērojumiem? Vai arī viņi vēlas uzzināt par NLO novērojumiem? Vai tā ir citplanētiešu izmeklētāju komanda? Nevis cilvēki, bet citplanētieši, kas kavē cilvēci uzzināt patiesību par NLO. Ko viņi meklē? Un vai ir to atklājuši? Atbilde varētu ne tikai atklāt Solveig Fērtes kosmonauta identitāti. Tā varētu arī glābt katra cilvēka dzīvību uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. 1964. gadā Džims Templetons nofotografēja siluetu, kas visā pasaulē tika pasniegts kā pierādījums, ka citplanētieši ir starp mums uz planētas Zeme. Bet kas ir šī mistiskā būtne, kas pazīstama kā Solveig Fērtes kosmonauts? Un vai viņš bija viens? Atbilde ir meklējama otrā pasaules malā – Vumerā, Austrālijā. Vumerā bija testēšanas bāze, kas izmēģināja zilo staru, kas bija pirmā Lielbritānijas starpkontinentālā balistiskā raķete. Raķeti Zilais stars radīja Briti kā iebiedējošu kodolieroci augstā kara laikā. Raķetes Zilais stars programma Britu valdībai bija ļoti nozīmīga. 1694. gada 24. maijā ir ieplānots pirmais svarīgais tests. Palaišanas komanda mēnešiem ir gatavojusies šim brīdim, bet atskaites laikā notiek kas neiedomājams. Palaišana tiek apturēta. Iemesls? Divu nezināmu personu pēkšņa parādīšanās pacelšanās laukumā. Tika nofilmēts video ar diviem baltā tērptiem, citēju, kosmonautiem, kas skrēja pāri Britu raķetes pacelšanās laukumam. Savādi ir tas, ka šīs personas izskatījās tieši tāpat kā Solveig Fērtes kosmonauts. Templetons pats teica, ka būtnes, kas redzamas video, izskatījās tieši tāpat kā radījums fotografijā. Vīri melnā izjautāja Templetonu par otru kosmonautu, kas netika iemūžināts ar kameru. Vai varētu būt saikne ar šiem diviem tēliem, kas iejaucās raķetes palaišanā? Kāpēc šīs būtnes, pieņemot, ka tās tiešām bija tur, pārtrauktu slepenu raķetes palaišanas testu? Kāds bija to mērķis? Kad raķete beidzot tiek palaista, testu atzīst par neveiksmīgu. Bet vai tieši to nevēlējās ārpuszemes būtnes? Likās, ka sakarības nav. Līdz brīdim, kad gaismā nāca šokējoša saikne starp abiem notikumiem. Zilā stara raķete, kas tika testēta Vumerā, Austrālijā, tika samontēta Raps pēdedamas bāzē mazāk nekā 50 km no Solveig Fērtes. Vai ir saikne starp Solveig Fērtes kosmonautu un Zilā stara raķetes palaišanu?
Zilais stars ir tieši tas, par ko 1964. gadā interesētos jebkurš ārpuszemes viesis. Gadu desmitiem ir notikuši neskaitāmi incidenti, kas saista cilvēku būvētos balistiskos ieročus ar NLO un citplanētiešu novērošanu. Kopš mūsu pirmā kodolieroča detonēšanas 40. gados daudzi cilvēku un liecinieki uzskata, ka vai tas būtu kodolierocis vai kāda veida raķete, kas nesīs kodolieroci, tas viņus piesaistīs. Mazāk nekā pēc 3 nedēļām NLO novērošana Kalifornijas piekrastē var izskaidrot saikni starp šiem mīklainajiem kosmonautiem un nāvējošajām raķetēm. Slepenā lieta – NLO raķetes uzbrukums. Big Sura, Kalifornija, 1964. gada 10. jūnijas. Tikai 17 dienas pēc Džima Templetona uzņemtās fotogrāfijas vēl kāda ārpuszemes forma tiek iemūžināta ar kameru. Šoreiz to nofilmē ASV gaisa spēku komanda, kas filmē Atlas raķetes izmēģinājumu. Līdzība starp amerikāņu Atlas raķeti un britu zilo staru. Abas ir starpkontinentālās balistiskās raķetes. Abas bija nesēja raķetes. Abas tika palaistas, kaut gan tobrīd nebija bruņotas, bet abas esot iztraucējis savāds fenomens. Vienību vada pulkvežleitnants Roberts Jacobs. Pēc raķetes neveiksmīgā izmēģinājuma beigu fāzē Jacobs attīsta nofilmēto. Tiklīdz filma ir apstrādāta, Jacobsam liek ierasties pie komandējošā virsnieka. Un viņš redzēja 2 savādus vīrus tumšos uzvalkos, un tie viņu izjautāja par redzēto. Viss, ko Jacobs redzēja, protams, bija raķetes pacelšanās un loks pāri horizontam. Tad viņam parādīja filmu. Pēkšņi tas izšauj gaismas staru tieši kaujas galviņā raķetes galā. Apgriežas, izšauj vēlreiz, un kaujas galviņa nokrīt. Pēc Jacobsa teiktā filma un vīri tumšajos uzvalkos pazūd un vairs nekad nav redzēti. Vai tie bija tie paši vīri melnā, kas izjautāja Džimu Templetonu pirms dažām dienām? Un vai viņi centās slēpt pierādījumus par NLO uzbrukumu kodolieroču nesēju raķetēm? Tas var nozīmēt, ka pastāv ārpuszemes kultūra, kas novēro planētu, kas uztraucās par mūsu kodolieroču izmantošanu un norāda, ka mēs neļausim izmantot kodolieročus. Mēs traucēsim jūsu raķetēm. Solvejfertas kosmonauts iespējams bija uz mūsu planētas, lai atbruņotu kodolieročus. Bet kāds ir viņu mērķis? Un kas slēpjas zem ķiverēm? Atbildi jūs šokēs. Pēc īsa brīža jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Solvejfertas kosmonauta attēls parāda savādus viesus, kas cenšas atbruņot kodolieročus. Bet kādas radības slēpjas zem šī mīklainā kosmonauta ķiveres? 60. gados pasaule atradās uz kara sliekšņa. Kurš būtu ieinteresēts, lai cilvēki 60. sevi neiznīcinātu? Atbilde ir vienkārša. Citi cilvēki, bet citi cilvēki no nākotnes. Vai kosmonauts varētu būt cilvēks, kas atsūtīts no nākotnes, lai novērstu iznīcību? Ja mēs nākotnē izgudrotu ceļošanu laikā, vai mēs nemēģinātu labot pagātnes kļūdas? Ja tā ir tiesa, mēs varbūt izglābāmies no pašu radītas apokalipses un par savu eksistenci varam pateikties būtnei, kas pazīstama kā Solvejfertas kosmonauts. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.